Aļo! Jā, lūdzu. Te pulkvedis rezerve Aleksejevs traucē. Klausos. Brīvi. Es esmu rezerve pulkvedis. Jā. Es te padzirdēju, ka jums ir pārdošanā mājiņa Daugavas krastā. Kur tieši viņi ir? Aiz Ogres 5 kilometri. Kā tur var nokļūt? Tur pa lielā ceļa, tur iznāk, kad, taisnā līnijā, kā 300 metri, tur tāds līkums jāmet, kāds puskilometrs apmēram no lielā ceļa. Ceļš ir labs, asfaltēts, nav līdz asfaltam puskilometrs ir, bet tāds kapitāls ceļš. Aha. Redziet, kā jums tā delikātāk izklāstīt? Tā pensija armijas cilvēkam tam ir maza, jā, un nav jau vairs tie vecie laiki, jūs zinat. Nākas piepelnīties. Armijā es biju zampoļītis, tur poliķi informācijas, svētku organizēšana, vso takoja. Jums varbūt nav interesanti, jūs vispār mani klausāties? Jā, es klausos jūs. Tad par cik man ir zinām pieredze svētku organizēšanā, tad es tagad organizēju tā saucamos svingeru klubus. Jūs zināt, kas tas ir? Tad tu zini vai nē? Nē. Paskaidroju. Svingeru klubs ir. Es atbraucu ar savu sievu, tu atbrauc ar savējo. Es stājos attiecībās ar tavu sievu, tu stājies attiecībās ar manējo. Pēc tam mēs mainamies. Var piedalīties arī vairāk cilvēku. Šim grupņiks. Tagad skaidrs ir tev? Ko? Jā. Vai pie jums kaut ko tādu var noorganizēt? Jā, tur var darīt, ko grib. Viss iespējas ir to darīt. Aha, tu taču pats ar piedalīsies. Kuram vīram tad tas nepatīk tā lietā? Nezinu. Laikam jau tur tā var ielikt kaut ko iekšā. Nezinu, tur var kaut kādi vieni ieliek iekšā. Nezinu. Ko nezinu. Būs labi na čužoj babi. Pamēģināt taču var? Var. Jā. Gandrīz aizmirsu. Redz, mums ir tie ādainie ar tām pletnēm un dzelžiem arī, sadamazahisti. Tiem vajadzētu kādu atsevišķu istabu. Apakšā pagrabs ir 10 vai 11 kvadrātmetru kaut kas pagrabs. Viņiem jau neko lielu arī un plašu nevajag. Pats varbūt arī gribēs pavicināt ar pļotku. Nē. Jā, tā jau ir. Tož specifika, jā, to katrs nevar. Un kā tad ar labierīcībām? Duša, džakūzi, baseins, sanitārais mezgls? Ūdens ir urbums ir, tur ir laistās un tāda kanalizācija nav. Kā nav? Kas? Ir sausā It kā sausā. Antisanitaršķinu развели, понимаешь. Ko tam mani klienti tagad ies ārā čurāt? Deputāti, ministri, biznesmeņi, aktrises. Jūs! Ejiet taču jūs galīgi pupās. Es zvanu uz citurienu. Saruna beigta.